Bez instrumentiem remontu ir darīt grūti. Mēs, kad kļūstam ticīgiem, mums ir pielaide tiesības, varēšana darīt šos garīgos remontus. Kāpēc ticīgiem tā ir? Tāpēc, kad bez Kristus tev nav notikusi mazgāšana. Tad tu vari gludināt, cik tev gribās, cik tev tīk, cik grib tos garīgos meklējumus veikt, bet ja nav glābšana, ja nav patiesība, tad tas viss ir vienā brīdī izmetams. Ja tu esi tik drosmīgs cilvēks, jo bieži, diemžēl, cilvēki ir gļēvi, vai cilvēki nav gatavi atsākt komfortu vai drošību vai vēl kādas lietas, lai sastaptos ar patiesību, jo patiesība ir izaicinoša. Patiesība var būt ļoti nērta, jo šo es sapratu arī remonta kontekstā. Ja tu satvertu vienā dienā, kad, piemēram, tava māja, kas ir nosiltināta ar akmensvati, kad viņa ir izmetama, tad pie tevīm notiek vairāk procesu. Viens, vai tu meklēsi informāciju, lai aizstāvētu akmensvates siltināšanas pielietojumus. Otrs, tu ignorēsi šo faktu un negribēsi nevienu klausīties, kas grib tev dalīties dziļāk par šo tematu. Vai nu trešais, tu pieņemsi sāpīgāko lēmumu, kad ir jālikvidē šī vate un jānomaina tas siltinājums. Vai, nezinu, jāmaina māja, vai katram tur noteikti savu tie procesi. Bet tas ir tāds, tā brīdī, kad tā sava āda ir ielikta uz spēles, tur notiek mehānikas, un acīm redzamais nav vairs redzams citreiz. Bet par instrumentiem. Šonadēļ viens brālītis zvana, viņš ir uzsācis remontu un prasa padomu. Un pēc šīs sarunas es sapratu, ka garīgi mēs dažkārt arī līdzīgi. Mēs uzsākam šo remontu un bez draudzes, bez vecajiem, bez brāļiem, māsām. Tas būtu līdzīgi, ka mēs bez instrumentiem veicam remontu. Jo draudzes uzdevums ir sagatavot svētošu kalpošanas darbu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ekipē ar visiem instrumentiem, dara kopā, praktizē, kačājās, līdz tu beigās vari jau būt meistars, kas dara šīs lietas, garīgā ziņā arī fiziski, jo garīgais kaut kur caurstāvēs arī fiziski grozies kā grib. Un tā ir tāda laba līdzība, un vēl dziļāk līdzība aizved uz to, ka dienas beigās arī atšķirās vēl dinamikas, aicinājumi. Viena ir orientēta tikai dzīvokļu remontos, ne? Viena ir, ka visu līdz atslēgai, no pamatiem līdz atslēgai māju. Un tāpat mēs cilvēki, mēs citreiz gribam mājas, bet mēs negribam mājas klapatas, kad ir jātirsnieks, jāremontē žoks, jāuzmanā jumts un apkures un kanalizācijas un ūdeņi un filtri un kas tik vēl ne. Bet mēs gribam māju, bet ar dzīvokļu attieksmi, kur tev apsaimniekotais par visu parūpējās, kur tev nesāp galva. Vienīgais ir mazliet diskomforts, ja tev patīk vēlāk, ieslēgt kādu instrumentu vai paspēlēt kādu mūzikas instrumentu pa nakti, tad kaimiņiem var tas nepatikt. Un līdzīgi es redzu garīgi, kad dažkārt cilvēki saņem aicinājumu veidot kaut ko vairāk kā tikai dzīvokli, bet viņi grib ar dzīvokļu komfortu, teiksim tā. Negrib iznest to pilno ainu. Un to es savā ziņā redzu, viens ir pilsēta un lauki, otrs ir dzīvoklis un māja. Un šeit arī ir tradicionālā draudzes tas formāts vai kopienas mājas draudzes. Un liekas, viens ir ļoti ērts, tu atnāc, izbaudi savu daļu, dari savu daļu un dzīvo savu realitāti tālāk. Un otrs prasa jau ļoti lielu iesaisti, ļoti lielu atdevu, bet tur ir atkal savas privilēģijas un savas sāpes tam visam līdzi. Bet dienas beigās, man liekas, mēs visi gribam izdzīvot patiesu ticības dzīvi.
Un tāpēc nav starpības, kur tu dzīvo. Svarīgi, kur tu esi gatavs ņemt dalību. Tā kā tāda pārdoms par to, kad tu, kad kļūst ticīgs, tev ir iespēja remontēties un darīt skaistākas lietas, bet izmanto tās izdevības, izmanto tos brāļus labā ziņā, kad aicini, ka tu nezini, prasi, ka tu kautrējies, vienalga uzplījies un saki, ka hei, šitien es galīgi nesaprotu, palīdz man lūdzu saprast. Un tas būtu tādā pazemībā, jo gudrais viņš prasa palīdzību, viedais viņš nekautrējās prasīt palīdzību. Viņš mācās to veselīgi darīt, viņš mācās to ātri darīt, lai var kustēties, lai var attīstīties. Tā kā tāds iedrošinājums nekautrējies prasīt palīdzību un esi lietas kursā, kad jau uzsāc remontu, tad ir labi pirms tu lec iekšā sazīmē kādas lietas, saproti. Jo savādāk tu vari iesprūst, kad var būt iesākts remonts un viņš nav pabeigts vai nav zināšanas, vai viņš būs pabeigts nekvalitatīvi, un tad tev visu laiku viņš dos pa smadzenēm, kad tas remonts. Tā kā es ceru, ka uztver to līdzību un šalom tev!